Sveiki! Es šobrīd atrodos Pļauniekos, netālu no lielveikala IKEA. Te ir Saniteks veikals Promo un arī garšu studija. Es esmu kopā ar Kristapu Jokmanis, kurš ir šefpavārs, skaitās Saniteks šefpavārs. Bet es gribētu varbūt tevi iepazīstināt, pastāsti, kā tu esi izvēlējies šo profesiju. Es skatos, mums jau abiem ir tādas drusku sirmākas bārdas, tā kā tas nozīmē, ka gandrīz liela daļa savas dzīves ir atdota šajā profesijā. Vienkārši, kas radās tas impulss, ka tu izlēmi būt par šefpavāru? Tas ir ļoti, ļoti bieži uzdots jautājums, godīgi sakot. Bārdas tas noteikti nav nekādā saistīts. Savā laikā man bija tā, ka mamma strādāja garās maiņas, un kādam taču ir mājās aizstājātais. Māsa izrādījās, ka nemaz tik garšīgi netaisīja ēst, kā sanāca man. Tāpēc lēnā garā sapratu, ka tas ir tas, kas man patīk, kas man interesē, un tā arī aizgāja. Bet tā visa tas pamudinājums nāca no kāda reģiona? Teiksim, tu pats dzīvoji Rīgā? Es dzīvoju Rīgā, jā. Tā jums nebija tajā laikā, ko ēst, laikam, vai ne? Kā nebija? Mēs laucinieki teicām, ka jums... Labi, mēs nebijām no pārtikušā gala, jā. Mēs bijām drīzāk no otra gala, jā, un tā kā lai pasaka, miltu mērces 10 veidi, es noteikti mācētu izdomāt, jā. Bet, nebija jau tik. Bet tad aizgāja arī profesionālajā tā jomā, vai ne? Tad kaut kurā brīdī. Jā. Bet to pamanītu skolas laikā, vidusskolas laikā, vai uzreiz aizgāju uz tehnikumu? Kāds ir šis, teiksim? Bija skaidrs, ka pēc 9. klases, ka vajag profesiju, lai varētu strādāt, lai varētu pelnīt naudu, un apdomājot, kas man tā kā būtu tuvāks, jā, kas man tā kā vairāk interesētu. Es atceros, ka man tajā laikā jau likās arī viens no, nezinu, kāpēc es par to tiešām domāju, jā, ka profesijas, kuru nevarētu aizvietot robots. Jā. Jau tajā laikā vispār nebija vēl nekādas, nezinu, pat datoru mājās vēl reti, kuram bija. Ja? Bet es nezinu, kāpēc par to aizdomājos, ka būtu labi izvēlēties profesiju, kurā tev kādā reizē neatstums aparātu un pateikt, šis tagad būs tavā vietā. Tas viens no punktiem, kas un tajā brīdī tas sapnis bija būt par šefpavāru restorānā vai braukt kaut kur kruīza kuģos? Nē, arī tas taču bija tik sen, ka toreiz kruīza kuģi arī vēl nemaz nebija tik ļoti daudz. Pirmā vispār man bija doma, ka es gribušu konditors, un burtiski braucot uz to pavāru skolas iesniegt dokumentus, es pa ceļam izdomāju, ka tomēr man tā konditorija nemaz tik traki nepatīk. Jā, plus es uzskatu, ka konditors tas ir vairāk tā kā konditors, jā, bet pavārs viņš tā kā tāds vairāk, gan jau mācēs arī kaut ko desertu uztaisīt. Jā. Tad tā man arī palika, ka es māku kādus 5-6 desertus tiešām garšīgus, un visu pārējo es neēdu no deserta. Un tad pavāra skola, tad kas nākošais bija? Tad jau paralēli sāk strādāt droši vien. Nē, kā visiem noteikti, tas ir ļoti svarīgi, kur tev pavāra skolā, kur tev sanāk tikt praksē. Un kur tev sanāca? Pirmajā momentā es biju vienkārši skolā, jā, pusgadu, jā, tas bija kaut kāds, katru dienu maisīt salātus, ja, un taisīt zupu, interesanti, bet negalīgi ne tas. Bet pēc tam es nokļuvu praksē, tam laikam tas bija ļoti forša vieta, Hotel de Rome viesnīca, restorāns Otto Švarts. Tas pašā augšā, ar skatu uz brīvības. Ar brīnišķīgu skatu, jā, un principā tas laikam, man liekas, viņš skaitījās labākais tajā laikā. Un vismaz gaļas ēdienu ziņā bija, man liekas, viens no garšīgākajiem. Tieši gaļas ir. Tiešām laba pieredze, kas šefi ārzemnieki jau tas vien, ko dot, ja, vienkārši cits skats uz tevi. Sanāk, ar Jāni Enzi bija jāstrādā kādu brīdi, jā? Tas jau bija. Tas jau bija, kad es... Jau vēlāk, vai ne? Es esmu vecāks nekā es izskatās. Okay. Brīdi mēs strādājām, kad viņš vēl bija direktors. Man pat liekas, ka es viņu pārstrādāju drusciņu. Bet ja tagad paskatoties uz to žēl, vai ne? Šādā vietā, tik burvīga tā atrašanās vieta, un pagaidām tas viss ir ciet. Bez šaubām, katreiz garām ejot, skatoties uz tiem tumšajiem logiem,
tāda dziļa nesaprašana. Jā, rekā dzīvē gadās no pašas virsotnes, ka bija vispopulārākais, visiecienītākais, gan viesnīca, gan arī restorāns ar lielu vēsturi. Vēsturi, jā. Tas, ko es gribētu arī piebilst, tiešām vēsturiska vieta, jā, leģendāra varbūt savā ziņā. Un pēc tam? Pēc Otto Švarts? Principā es nemaz neesmu tik daudzās vietās strādājis savā mūžā, kas man vienmēr ir mulsinājis, kad saņem no pavāra CV uz 2 vai 3 lapām un tik šķirsti, ka viņš ir visu laiku tur un tur. Jā, pēc Hotel de Rome es strādāju Jūrmalā, bija tāds restorāns Priatore. Ārkārtīgi pie jūras. Jā, pie jūras, ļoti stilīga, ļoti skaista vieta. Bet ļoti nelaikā sākās krīze. Jā, bet tas bija vienīgais restorāns, kas nebija saistīts ar viesnīcu un strādāja arī ziemas laikā. Jā. Tas bija vienīgais. Tagad jau ir ļoti daudz tādu restorānu, bet tajā laikā tas bija vienīgais, kurš visu cauru gadu strādāja. Jo viesnīcu restorāni, jā, bet atsevišķi restorāns, tas bija ļoti liels. Un pēc tam tad ir... Un pēc tam tāpat palika Jūrmalā, Baltic Beach viesnīcā. Sākumā bija restorāns Caviar Club, kas pēc vairākiem gadiem vēl tika pārtaisīts un pārsaukts par View. Jā. Tādas stabilas vietas vispār. Jā, man tā patīk. Jau strādāt uz gadiem 10. Labi, Priatore tur nesanāca 10 gadus, bet tā man ir gandrīz tās visas ir patiesībā leģendāras vietas. Ja tā padomā, tās ir atstājuši dziļu pēdu Latvijas restorānu vēsturē. Tā gribētos domāt. Es tā stabili domāju. Es tā domāju, ka arī atzīmes Otto Švarts un gan jau tur arī viss ar laiku arī sakārtos. Bet tagad mēs atrodamies Sanitex promo veikalu un ir izveidojusi tādu garšas studiju. Un es esmu bijis šeit vienā pasākumā, ko ir organizējis Paulika Pro, un jūs saprotu, kā arī realizēt. Tas nozīmē, ka jūs šeit iepazīstināt ar dažādām garšām. Varbūt pastāstīt, kādi tevi izaicinājumi ir šeit strādājot? Es saprotu, tas nav tā kā klasiski, kad restorānā katru dienu vai tur... Nē, darba specifika tiešām man atšķirās diezgan spēcīgi. Vēl, kad tikai sāka, tas bija tas moments, kad es aizgāju no Baltic Beachā un palaidu ziņu, ka meklēju darbu. Un tad man aģents, kas strādāja Sanitexā, viņš man piedāvāja šo vietu, kur es sākumā uztvēru diezgan tā nenopietni. Kas tas ir? Nav restorāns, nav kaut kas tāds. Man bija grūti priekš sevis saprast, kas ir šī vieta, kas tā būs. Ja. Bet pēc tam, jau pārunās, man ļoti aizķēra un man ļoti patika formulējums vieta iedvesmai. Ka mēs gribam radīt, mēs gribam domājam par to, ka šī gastro studija būs vieta iedvesmai. Ja. Tas man reāli patika, kaut kas aizķēra, un tad es pēkšņi sapratu, ka tas ir tas, ko es gribu noteikti pamēģināt un es gribu strādāt šeit. Un jau nostrādājot te, man liekas, gadus 7, 8, neesmu skaitījis. Saprotu, ka tā bija noteikti pareiza izvēle. Par Hotel de Rome atzimšanu. Man reizēm sapņos man rādās, ka es esmu atgriezies, un es kāpēc. Un es atceros, ka katru reizi man tas sapnis ir ar domu, kādu valdu pēc, man taču bija viss tik forši. Kāpēc es atkal esmu LE, teiksim tā. Jā, šī būtībā gastro studija mums ir vieta, kurā notiek dažādi veidi pasākumi, kas varētu būt sadalīti kā profesionāļiem, kā meistarklases, kur nāk aicināti cilvēki, kā gardēži saucamie, vai ne? Drīzāk gardēži var noteikti, ka jā, bet drīzāk tie ir kā šefpavāri, pavāri, restorāni, varbūt īpašnieki, kas ir profesionāļi savā. Jā, kas citus baro. Jā, ir pasākumi, kas mums ir neprofesionāļiem, cilvēkiem, kam patīk gatavot, kam interesē gatavot, kas gribētu varbūt kaut ko iemācīties, kaut ko redzēt. Un ir iespējas arī šos telpas izīrēt ar mani komplektā, uzrīko, ko vēlies. Jā, tad ir arī specifika. Šeit, cik saprotu,
tu pats ieliec virzienu. Teiksim, pavisam nesen te bija prezentācija vidusjūras garšas. Nu, tas Pauli projekts. Jā. Nē, tas Pauli ir Saniteks lieli sadarbības partneri, seni sadarbības partneri. Un tas ir viņu tā kā rīkots pasākums, kurā viņi prezentē to savu jauno līniju, jaunos produktus. Attiecīgi šis skaisti organizētais pasākums, un tad mēs taisījām to, ko vajadzēja, lai prezentētu savus produktus. Tieši tas interesē, ko vajadzēja. Tas nozīmē, tev pat saka, vienkārši uzģenerē tagad vidusjūras garšas, vai tu skaties grāmatās, brauc uz vidusjūru? Kā tas vai tu skaties, tas būtu tā, ka pirms katra pasākuma tev aizsūta uz to vietu, kur tas būtu vispār sapņu darbs, bet ne, tā noteikti nenotiek. YouTube darbs, grāmatu darbs. Jā, protams, agrāk tās bija grāmatas, kurās smēlās iedvesmas, tāpēc, bija tiešām milzīgs plaukts ar grāmatām, kuras, diemžēl, tagad jau vienkārši pārklājas ar putekļiem, jo ir viss izlasīts no gala līdz galam, un skaidrs, ka tagad ir YouTube, internets, visu laiku, visi sociālie tīkli jau arī apzinās, ko tu tā kā meklē, un visu laiku met tev priekšā, un man telefonā ir tā, ka visu laiku tikai ieliec to saglabāt, un tad skaidrs ar to domu, ka kādreiz es to uztaisīšu. Un, ja ir pasākums, kas ir varbūt saistīts ar to tēmu, tad es varu ātri atrast, ko es gribēju, un tad es varu mēģināt taisīt. Lai nonāktu līdz kādam ēdienam, kas toreiz, piemēram, bija rādīts un pasniegts, cik daudz ir mēģinājumu līdz viņam nonākt? Tev vienkārši pienāca, paskatījos, redzot produktu un uzreiz sanāk, vai tu pats mēģini vēl kaut ko reizi atkārtot? Cik tas ir? Tas ir 10 reizes vai? Es saprotu jautājumu būtību, bet pavāram, droši vien profesionāliem pavāriem, lielākajai daļai profesionāli pavāriem, droši vien ir tā, ka, ja tu kaut ko taisi uz dūlo, īpaši tā, kaut ko tur met, un tu garšo, wow! Vienkārši wow! Un pēc tam tu mēģini atkārtot šo, ēdienu, kaut ko tur burtiski katru soli, un katru soli tu mēģini uztaisīt aizvien labāk un labāk. Un tas rezultāts nevienmēr ir labāks. Tas, ko tu taisīji uz dūlo, reizēm sanāk daudz labāks nekā jo tu laikam uz to šķipsnu uz vairāk sviesta var ielikt. Es zinu, uz dūlo taisot sanāk. Bet šis jautājums par to, parasti, teiksim, kā Santa Marija, kā Pauliks, ar viņiem man patīk strādāt ar to, ka viņi arī lielākajā daļā, sākumā, es domāju, pats vēl tās receptes, bet tagad mēs esam aizgājuši tajā, ka man parasti nav nemaz tik daudz laika ar to visu ņemties. Un viņi vienkārši iedod mēs gribam šo. Un tad, tas nozīmē, tā profesija, tu sanāk tā kā violnieks skatās notis, tu paskaties uz tiem produktiem. Tas teksts ir no viņiem, mēs gribētu šo, tavi komentāri, ja tur kaut kas nedara, ja tu redzi uzreiz, protams, maini, ja tur vajag kaut ko pārtaisīt. Tas ir tā kā vietējām garšām. Virziens, pirmkārt, tai pašā momentā tās viņu garšas, jo viņi tomēr ir garšu pasaules gandrīz vai pārstāvji. Bet viņš jāpielāgo. Pamats ir, un tad man jāpieliek tas, ko viņš šai momentā ir izdomājis. Bet pielāgojot, var nodefinēt, latvietim tas garšos, šitas vācietim, šitas amerikāņiem. Tagad jau tomēr tā pasaule kļūst tāda savādāka galīgi, jo tad nevar neteikt, ir latviešu garšas. Tas nozīmē tā kā lidmašīnā, vai ne? Tur jau plus mīnus visiem ir padomāts, ka gan garšos ķīnietim, gan indietim, gan latvietim, gan vācietim. Jā, jo viens pasākums bija arī, kurā mēs gatavojam tā kā Āzijas stila virtuvi, un tur bija jāpārdomā tur tas, un tur iedziļinotos tēmā. Nav jau tā, ka tur visiem ēdieniem ir jābūt ugunīgiem. Un es redzu, ka no zāles bija viena sieviete, bija ļoti sašutusi, kas tas ir. Es esmu atnācis uz Āzijas ēdieniem, kāpēc man nededzina. Un tas ir, bet ņemot vērā, ka vienmēr jau tas pasākums notiek 40-50 cilvēkiem, un ir tā, ka puszāle tev noteikti pateiks, kas tas ir, kur tad ir asums, un otra puse rauda asaru steku un prasa pienu. Kā tu vari jāgatavo tā, lai plus mīnus visiem ir ok? Bet tie šefāri, kas šeit ir, viņi uztver to ēdienu pareizāk tie, kas ir jau šajā virzienā strādājuši, vai arī tas mērķis ir uzrunāt gandrīz jebkuru. Ir taču tie mērču šefpavāri un tā tālāk. Un jūs te arī prezentējāt dažādas mērķus, arī pastas un vēl kaut kas tāds. Tā mūsu varbūt tas virziens nebūtu tā kā skola gluži. Jo, ja tie ir tā ir profesionāļi pravāri, jo šeit meistarklases, kas ir profesionāļiem,
kas ir Saniteks? Tā ir izplatītāja kompānija. Mums ir milzīgi daudz produktu, par ko lielākā daļa nemaz nenojauš, cik daudz viņu ir. Jā, jo es pats nenojaušu, par to nenojaušu, cik daudz ir produkti. Jā, un principā ir tā, ka tēmas mums ir izdomātas plus mīnus uz gadu, un pirms pasākuma tad ofisa darbinieki, teiksim, jā, kas ir atbildīgi par kaut kādiem savām konkrētajām produktu grupām, jā, un viņi man samet sarakstu, jā, un tad es saņemu kaut kādas 3 lapas, teiksim, jā, no kurām tad es tā šaujot pāri, jā, un kaut ko var izdomāt uzreiz, kaut ko vajag pasēdēt, padomāt ilgāk, jā, bet, un tad tas mērķis ir tā kā vairāk nevis mācīt, ka šo te bet parādīt tieši, ka mums ir produkti, jā, kā parādīt jaunus produktus. Ļoti bieži notiek tā, ka cilvēki kaut ko ierauga, varbūt tas mums sortimentā jau ir gadiem bijis ilgi, jā, bet pēkšņi cilvēki, es nemaz nezināju, ka tāda lieta ir, jā, un tagad es zinu, ka varu izmantot. Es to pašu varu teikt, ka esmu bijis dažādās infotūrēs ar tūroperatoriem, un tepat arī Latvijā, un izrādās, ka tie tūroperatori bieži vien arī strādā ar 5-6 objektiem, kuri nekad nav radījuši problēmas, un te ir turpat blakus ir jauni radušies, un viņi tur nav iebraukuši, jo viņiem vienkārši arī tajā biznesa ritmā. Tas droši vien kā arī mēs ejam uz kā kādām 5-6 kafejnīcām, un vairāk mēs neejam. Varbūt tad kāds mūs pasauc, un tad tu domā, kur tu esi aizgājis, vai ne? Un tādā ritmā, jo tu zini, aizies uz turien, tu dabūsi pēc 15 minūtēm to, pēc 10 minūtēm to, tev ir skaidra bilde. Iet uz citu vietu, ja viena ļoti labi izreklamē, vai ne? Tad, mūsu mērķis arī tagad ir laikam izreklamēt šo vietu, lai šefpavāri. Tad, kas būtu jāzina latviešu šefpavāriem par šo vietu, par tevi, kas šeit notiek? Teiksim tādi postulāti, par ko būtu viņiem jāzina? Ka te var atnākt un inspirēties, vai te var atnākt un jaunus produktus? Es nolasu tagad. Varbūt arī no tevīm kādas jaunas pagatavošanas? Katru pasākumu es noslēdzu laikam tie noslēguma vārdi, tas kā fināls, jā, kas ir diezgan vienādi. Jā, ka es ceru, ka jums patika, es ceru, ka jums bija interesanti, un es ceru, ka jums no šī visa kaut kas nodara. Gan no produktiem, gan no varbūt kaut kāds gatavošana, varbūt kāds ēdiens konkrēts. Jā. Tas ir tas galvenais, lai jums tiešām reāli tas noderētu. Ņemot vērā, ka tiešām katrs pasākums ir 90% aizpildīts, jā, es to uztveru, ka cilvēkiem ir interese, jā, un viņi nāk, lai kaut ko uzzinātu. Jo savā laikā man patiesībā sākot strādāt, bija tā ārkārtīgi nesaprašana, jo kā strādā restorāns? Ja restorānā nāk cilvēki, tad tu strādā labi, tu kaut ko dari ok. Ja? Šeit tas ir pavisam savādāk. Cilvēki nāk, latviešu publika, viņi taču nekad tev nepateiks, tas bija forši, vai tas bija slikti. Vai visdrīzāk teiks interesanti. Neteiks neko. Ir pasākumi, kuros ir patiesībā diezgan grūti arī strādāt. Reāli, kad pretī tev 60 cilvēki, kas klusē. Labi, es vēl saprotu to latviešu publika pats tāds, bet kad mums atbrauc kaut kādi šefi, jo mums arī ir kā sadarbības partneri ārzemēs, mums atbrauc itāļu šefi, mums brauc franču šefi, un es varu iedomāties, kā notiek laikam pasākumi pie viņiem, kur noteikti zālē ir skaļums, troksnis, visi tur mamma mia, kā tur ir pieņemts. Un te ir pirmais, kas ir viņiem vienmēr jābrīdina, tu negaidi cilvēki. Ja mums līdos zālē muša, tu viņu dzirdēsi, ka viņi tur zāles galā sīc. Neuztver to personīgi, tas cilvēkiem patiks. Mums tāda mentalitāte. Un tas ir, bija man sākumā ļoti grūti saprast, vai es daru labi, vai es daru pareizi. Es teikšu tā, ka es esmu bijis jau 2 šeit pasākumos, un es visu laiku mainīju tos galdiņus, piesēdus pie viena, un es esmu ievērojis, ka te atnākuši šeit arī ļoti augstas klases restorānu šefpavāri, arī īpašnieki un tā tālāk, un tā interese reāli arī ir. Un arī tās vietējās sarunās, neviens
neviens neko sliktu vārdu. Es jau, teiksim, mans tas uzdevums uzzināt no viņiem, kā viņi šeit jūtas. Un visās tajās arī no Hartvika bija, kur es ik pa brīdim šādi iebraucu, kas priekš manīm tāda ir interesanta vieta. Un ļoti atzinīgi izteicās par šeit piedāvāto. Un jā, tāds, citreiz ir jau daudz zināmas lietas, varbūt piemirstas un tev atsvaidz bez šaubām, un iedot kaut kādus jaunus akcentus. Cik svarīgi ir šefpavāram vispār no savas rutīnas dabūt sevi ārā, jo man liekas arī šefpavāri iekļūst, ka viņš sāc kļūst par konveju, jo tas ir vieglāk, nav jādomā, jau tās rokas automātiski strādā, galva arī tur. Cik svarīgi ir un kā tu pats pie tā strādā, lai tu visu laiku tev dot laikam uzdevumu, tāpēc tev... Man ir laikam savādāk, tomēr, jo restorānā, pieņemsim, uztais ēdienkarti. Jā, un tad viņi dragā. Ir kādu laiku, uztais kaut kādu sezonas ēdienkarti, viņi ir kādu laiku. Man šeit, principā, katrs pasākums ir no nulles jauns. Jauns projekts, kā teikt. Ņemot vērā, ka pasākumu ir aizvien vairāk un vairāk, arī... Tāpēc, kad mēs runājam par Santa Mariju, par Paulīgu, es teicu, ka sākumā es vēl pats domāju, bet tagad ir nonācis līdz tam, ka man vienkārši fiziski nav laika domāt atsevišķi par viņu meņu, vai ko mēs viņiem taisīsim. Jo pasākumu ir daudz, jāsaprot, jāizkombinē. Protams, mans darbs atšķirās pilnīgi savādāk ar to, ka šeit es esmu viens. Kas sākumā manam tiešajam priekšniecei ļoti likās, kā tu vispār jūties, vai tev viss ir kārtībā? Es arī vizos. Es saku, nē, es patiesībā jūtos ļoti komfortabli, ka es strādāju viens, man tas patīk. Pārvaldi procesu. Jā, es sāku ar to, ka es no rīta apsēžos pie galdiņa, uztaisu sev sarakstu, ko man vajag, ņemu ratus, braucu uz zāli, savācu produktus, krāmēju ārā, mizoju kartupeļus, mizoju sīpolus, gatavoju, visu mazgāju traukus, visu pārējo. Es te esmu viens. Tas ir pilnībā atbildība. Un es ļoti bieži esmu smējies teicis par to, cik tas ir grūti pārslēgties. Restorānā strādājot, tu neesi viens. Jā, tur ir komanda. Pieņemsim, tu esi šefs, tev ir karstajā cehā 2 pavāri, tev var būt augstajā cehā 1 vai 2 pavāri. Jebkurā momentā tev ir 8 rokas, 6 rokas, kas var kaut ko, kam tu vari pateikt pātri palīdz, vai kaut ko. Restorānā tu vari jebkurā momentā atvērt kaut kādu leduskapi un tur būs kaut kas kā sagatavi. Šeit nekā tāda. Un tāpēc ir tā doma, ka reizēm skaties uz ēdienkarti, ko tas izdomājis. Cik man te vajadzēs? 3 stundas. Vakarā kaut kur ap 8, tu esi jau sviedros, jau noslaukumi johaidī, un es neesmu vēl pat pusi izdarījis. Joprojām jau pēc cik gadiem tik un tā ir grūti pārslēgties ar to, ka tu galvā tev liekas, tas būs sīkums, bet, kad tu reāli sāc darboties, tad teiksim, tu tā kā pats esi bijis restorāno šefpavārs, uz šīm vietām, teiksim, ja tev pašam no tā laika vidus vajadzētu sūtīt, tu skatītos, kurš ir pacietu, droši vien, ja kādu vēl paņemtu, ko tu ņemtu, tas, kas ir tāds centīgs, vai vienkārši slikti strādā, lai viņam būtu motivācija kaut ko varbūt darīt. Kas ir tie cilvēki, kurus, teiksim, varētu dot padomu tie, kas tagad ir restorāna vadītāji vai īpašnieki vai šefi, kuriem būtu jānāk uz šiem, kā viņi noteikti. Teiksim, atceroties savas iepriekšējās darba vietas, kad teiktu, pašam tas, kas visu laiku ir kaut kāds darās, vai arī to atvest īpašnieku, lai viņš beidzot kaut ko ļauj citu darīt. Nē, man jau liekas, ka jebkurā gadījumā ir interesanti apmeklēt meistarklases tieši tāpēc, lai kaut ko redzētu. Es atceros, ka tieši bija tas arī viens no momentiem intervijā, kad es tikai šeit vēl nestrādāju, bet bija tā doma, kur mans boss prasa man, vai uz tevi nāks? Vai uz tevi būs interesanti nākt? Un es atceros, ka man toreiz bija kaut kādi pilnīgi atklāti nesaprašana, kāpēc lai nāktu uz mani. Es saprotu jūsu konceptu, jūsu būtību, ka cilvēkam būtu jānāk uz produktu. Es godīgi esmu joprojām par tā esmu pie tā, ka man nav būtiski, lai nāk uz mani. Man, kā mēs rādām kaut ko tāda galas. Tā kā tu arī pastāstīji, ka es visur simfoniskajos orķestros tā tālāk redzu, ka viņi visi strādā pēc notīm, vai ne? Un tas ir tas meistardarbs, kā nospēlēts pēc tam notīm.
kādas notis tev ir? Nu, teiksim, tie ir tie produkti, kas ir notis, vai kas ir? Nu, pašos pirmsākumos atceros, ka mēs taisījām tajos pasākumos ēdienkartes, mēs taisījām nosaukumu, produktu sarakstu un recepti, kā taisījām. Bet procesā grūti ir sekot receptei, ko tu esi izdomājis. Ja? Jo jebkurā momentā tev gribās varbūt tā, varbūt šito pielikt tā. Un, paldies Dievam, mēs nonācām pie tā, ka tomēr pie mums nāk profesionāļi, kas pēc manas skatījuma viņi māca gatavot. Ja? Man nav jāmāca cilvēkus gatavot. Tas tā kā improvizācija, kad piesaižas blakus muzikants un jau mums ir produktu saraksts, iedosi 5 šefiem, 5 pavāriem to vienu to pašu produktu sarakstu, sanāks jau kaut kas savādāks. Jā. Pat ja tu pat arī ar visu to, ka tu pateiksi nosaukumu, ja, tik un tā sanāks kaut kas savādāks. Un tāpēc šīs profesionālās meistarklases atšķirās viņas varbūt no tām, mums ir akadēmijas, ja, kas ir neprofesionāliem cilvēkiem, kas tie ir savādāk. Tur es rādu no A līdz Z, tur es cenšos gan izstāstīt, gan parādīt, tur ir gan uzrakstīts, un tur es sekoju notīm. Protams, ja es tur kaut ko sāku improvizēt, es uzreiz obligāti pasaku. Lielākajā daļā es arī vienreiz cenšos pateikt, ka tas, ka es to grāmatu sarakstīju, tas ir forši, bet es jūsu vietā nemaz nesakotu. Ja jūs sekojiet savai, sirdīga veselē, garšu izjūtām, katrs uztaisīs garšīgāk par mani. Un, ja receptē ir svarīga grāmata, es tā arī pasaku. Ja, bet, lai sāls nav tikai par daudz. Droši vien tā atbilde ir tāda, ja, ka tā ir improvizācija. Šeit var sekot notīm, ja, kā diriģentam. Šeit tu vari justies kaut kā, brīvāk un uz to, ka ar domu, ka visi saprot. Ja. Kāda ir tava definīcija ideālajai receptei? Ka tu, saka, šito recepti var publicēt, viss tā šī ir... Es nezinu, kas ir tomēr svarīgākais ēdienā? Garša, lai būtu garšīgi. Jā. Jo tas var būt kaut kas fantastiski skaists, pirmais, ja, ka mēs ēdam ar acīm, ja, bet, ja nebūs garšīgi, tad nebūs garšīgi. Kas tev vērtējums vispār šobrīd ir par Latvijas restorāniem, jo šobrīd ienākuši mums jau 3. gadu Michelin un tā tālāk? Vai... Nē, tas viss ir ļoti apsveicami, jo pavāram noteikti jābūt tam mērķim, ja, vienmēr vajag uz kaut ko tiekties, censties. Un ja tu esi nolēmis, ka Michelins ir tas, uz ko tu gribi tiekties, tas ir lieliski, ka viņš ir. Vai Bocuse d'Or, vai ne? Jābūt mērķim. Jā. Tieši, ir laikam grūti strādāt vienkārši rutīnā, ka es nāku un priekš kā es to daru, saņemt algu. Bet ja tev ir mērķis, ja tev spēj savai komandai šo mērķi pasniegt, izvirzīt un mēs kopā galvās to dīdam, ja mēs kopā uz to ejam, super. Pats esi izvēlējies, teiksim tā, kur tev ir mīļāk, es neprasīšu, kur ir, bet vai tev ir tāds saraksts, kur tu saki, man patīk uz turieni aiziet? Nē, es patiesībā tā neesmu tik. Kur sanāk tur arī? Kur sanāk tur, man pašam patīk gatavot. Tas mūžīgais arī jautājums, vai tu mājās gatavo? Jā, man patīk gatavot, es mājās gatavoju un tā. Vai arī kaut kur braucot uz ārzemēm vai kaut kur ceļojot, vienmēr cenšos tā, lai tā būtu iespēja arī pašam taisīt. Respektīvi, tas nebūtu gluži viesnīcas numurs ar teikānu, bet lai tas būtu apartamenti, kurā ir vismaz kaut kāda, bet virtuve. Man ģimene tā arī vienmēr smējās, ka ir ļoti izdevīgi vest līdzi savu šefpavāru. Ja, tad... Es piekrītu, pilnībā piekrītu. Varbūt par taviem hobijiem pastāstīji, kā tu atslēdzies no visu šī darba, kas saistīts ar produktiem, ja tas ir arī tavs hobijs? Arī tā īsti pa lielam. Par šito smējos arī ar sievu. Viņa man teica, ka man ir visvieglāk kaut kur aizmānīt, piesaulot kaut ko garšīgu. Jo, rupi sakot, es hobijs. Kādreiz es domāju, ka man patīk makšķerēt. Es ļoti vēlētos, lai tā būtu. Jā, labā formā, jā. Kādreiz es domāju, ka man patīk makšķerēt. Ar laiku es sapratu, ka man patīk zivis ķert. Ja viņa neķerās, tad man patika sēņot. Arī pēc pāris gadiem saprotu, ka man patīk lasīt sēnes. Ja ir pēkšņi gadījies, ka tev sēņu nav mežā, cik tu ar to nāzi tur steigās pa to mežu? Gribās nest grozu, nevis steigāt pa mežu. Jā. Tā kā droši vien tomēr, ka tas mans lielākais hobijs būs ēst. Labi. Garšīgais. Sēnes atšķir visas? Vispār šobrīd atšķir sēnes? Nē, noteikti, ka nav tā, ka... ar zaļo Michelin karotīti noteikti zinu, viņi tur zina vairāk sēnes nekā es. Es zinu garšīgās ēdumās, slavenās sēnes. Tagad ir diezgan viegli ar aplikāciju. Es neuzticētos līdz galam, jo viņi to pēkšņi atvainot.
Tur slimnīcā. Tad jau tā gadījumā. Es nākamreiz zināšu, ka tā vairs nedrīkst. Es bērnībā ļoti daudz staigāju sēnēs, bet tad es tagad kādu laiku nebiju to darījis. Tad vienkārši skatos, kur ir tā no sēņotājiem, kur izskatās, ka viņi ir jau tādi mūžiem tur tajā. Un es pienāku un ļauju viņiem izšķirot. Tas būtu visdrošāk, bez šaubām. Kā ir ar ceļojumiem? Vai tev patīk ceļot? Neteiktu, ka tas ir man. Es zinu cilvēks, kam tas ir gan dzīves mērķis, maksimāli daudz. Man drīzāk patīk ceļot sievai. Esmu kompānijās, kas ir. Vienkārši viņai ir vienmēr līdzi šefam. Jā. Un, kur ir tās varbūt valstis, uz kurām varbūt patīk aizbraukt? Tieši varbūt kā šefparam no garša. No garša man, protams, vienmēr esmu klasikas piekritējs. Man Francija patīk un garšo man Francija un tā. Itālija? Ja tas ir... Nē, esmu bijis Itālijā. Okay. Jā, visu laiku, Itāļu virtuve kā tāda, man, protams, garšo patīk, bet pašā Itālijā kaut kā nav sanācis. Francijā vairāk laikam sanāk tā kā Āfrika iekšā ienāk, vai ne? Viņiem ir diezgan daudz. Tur ir no rajoniem atkarīgs. Tas arī tiesa, jā. Kurā vietā tu dzīvo? Bet patīk. Es tā kā arī esmu studējot 5 gadus dzīvojis pie Francijas robežas, tas bageti un viņam visu laiku ir vienmēr cīņa par to, cik viņš maksās. Tas, ja tur paceļ kaut vai par 1, 2, 3 centiem, tā ir uzreiz gandrīz vai cilvēki ir ielās. Tas ir tāds noteikts. Jā. Un tad es visu laiku domāju, ka mums arī vajadzētu kaut ko rupmaizei noteikti un visu laiku sekot, lai tā rupmaize būtu vismaz viens produkts, kas ir tā kā nacionālais produkts, un kā viņam tā cena ir tāda valsts nozīmes cena. Tas frančiem ar bageti ir visanācis. Es atceros, bija 70 centi, tas bija manā laikā, tagad varbūt ir savādāk. Tur varēja mainīties inflācijas un tā tālāk, bet tas visu laiku turējās pie šīs cenas. Pārējām produktiem varēja mainīt. Par Latviju. Kur Latvijā patīk pabūt? Tā kā es ir rīdzinieks, pat interesanti, kurš novads? Visbiežāk man laikam patīk Liepāja. Respektīvi, jā. Man arī principā saknes tā kā vairāk uz Kurzemi būtu. Tur man patīk. Bet atpūsties vai arī tagad ir arī Liepājā ir šobrīd Michelin sarakstā? Jā, visu laiku mēs principā pāris braucam atpūsties. Tagad arī man kolēģi bija nesen Liepājā un ļoti lieli vienu vietu, un es jau saku, braucam. Bet kaut kā mums nekādīgi nesanāk savākties, jo tās brīvdienas aizņemtas, šitās brīvdienas aizņemtas, un tā jau mēnesi braucam, gan jau aizbraucam. Vai kā šefpavāram vēl joprojām ir ideja par savu restorānu? Nē, sen jau vairs nav. Man liekas, ka Latvijā tas tomēr ir liels izaicinājums. Man ir liels prieks par tiem cilvēkiem, kam izdodas, jo, protams, varētu vienmēr tāda neliela skaudība, es gan varētu labāk, bet no otras puses viņi dara, es nedaru. Tā kā cepuri nost un respekts, visi, kam izdodas, visi, kas to dara, ir lieli maleči un lai viņiem izdodas. Jā, ar to es arī teikšu paldies Kristapam un teikšu tā, ka tikko jūtat, ka esat ienākuši kaut kādā rutīnā un prasās pēc jaunām idejām. Šeit jau nemaz nav tik viegli tikt. Vismaz zvanat Kristapam, ja nevarat viņu sazvanīt, var šefpavāri var pajautāt man. Kristaps atļaus man iedot. Ziniet, kā šefpavārs jau mēs tā kā paši aicinām un es domāju, ka visiem, kam ir interese, kā šeit nokļūt, jo ļoti bieži pavāri nāk vai šefpavāri nāk un saka, es gribētu atsūtīt kādu no savas vietas, no savu restorānu. Visiem taču jūs strādājat ar Saniteks aģentiem, un principā šis viss aģenti ir starpnieki, kuri paziņo, ka mums būs meistarklase. Viņi būs tādi, viņi būs tad un tad. Tā kā tas ir. Profesionāļiem šeit iekļūt ir daudz vieglāk nekā, teiksim, tie neprofesionāļiem. Es arī runāju par to, ka ar Saniteks aģentiem var dot ziņu, ka es gribu uz kādu no Kristapa meistarklases. Kas tuvākās kādas tēmas, vai tas man būs interesanti vai nē, jo tas tā. Es saku paldies. Protams. Saku paldies tev, Kristap, un lai visiem labi garšo. Lai veicās.